Sveiki, mīļie strēlnieki! Klāt septembra prognozes no manas puses. Protams, manā stilā, ar mazām pauzēm, ar pārteikšanos. Tas ir viss pie lietas, tas mans stils. Labi, cerams, tikai uz laiku. Bet es esmu izvilkusi kārtis, un dažas no tām es jums parādīšu. Parādīšu asociatīvo kārti no sieviešu kāršu kavas un asociatīvo kārti no vīriešu kāršu kavas. Redziet, viņš ir vispār uzkāpis uz krēsla un baigā čiliņā, tur rokas augšā, 2 datori, te viens, tur ir kaut kur otrs. Jā, 2. Un viņam ir austiņas uz ausīm, un viņš tur ļoti labi kaut ko tur. Kaut kāds ļoti notiek, jā. Mūzika, lai klausās. Jā, un reku domīgā sieviete. Mati gaisā, toties sievietei mati gaisā, vīrietim rokas gaisā, sievietei pilnīgi mati stāvus saceļās no šitādām izdarībām, jā. Labi, kas tur tad tev ir? Jā, tātad tā pati viena no galvenajām kārtīm man ir ļoti, ļoti patīk, jā. Es teikšu, tā ļoti spēcīga. Tā, ka wow, es ar tādu mēnesi gribētu, jā. Un tas ir šis mēnesis būtībā ļoti iedod tev spēkus. Atgriež tevī spēku, atgriež tev to sajūtu, ka tu patiešām vari uzņemties vadību pār savu dzīvi un viņu vadīt, ja? Tas ir mēnesis par kādu jaunu sākumu. Man liekas, gandrīz katram stāst, ka viņam ir kaut kāds jauns posms dzīvē, ja? Nezinu. Mēs jau arī esam saistīti arī ar bērniem, vai ne? Un tas arī katram vecākam, kuram ir bērni, kas iet skolā. Šis patiešām ir kaut kāds jauns posms, vai ne? Lūk. Bet tā tad par to tavu personīgo spēku, ja? Ja tu līdz šim esi jūties, tā kā neveiksminieks vai kaut kāds tur apdalītais, ja? Tad šis ir mēnesis, ka tu vari būtiski izrauties un sajusties, tā teikt, zirgā, ja? Vai es nezinu, krēslā, ja? Kā viņš te pakāpties, ja? Un tu pārvari beidzot tās kaut kādas tās domīgās emocijas, kur tu iestrēgusi esi un tev ritīgi aiziet vaļā jauda, ja? Es saku, pat mati stāvus ceļās, ja? Tas ir labs laiks priekš pašapziņas, ja? Katrā ziņā tev tas ir noteikti tēma, ir pašapziņa, ja? Ziniet, ka vienmēr visās skalās ir divi skalas gali, jā. Lūk, un tie izaicinājumi, kas pilnīgi visiem, jā, tas ir visiem stāst par viņu izaicinājumiem, jo visiem ir izaicinājumi kaut kādi vienmēr, protams, vai ne? It sevišķi, ja ir runa par veselu mēnesi, jā. Tad tos izaicinājumus tu spēsi tikt galā ar tādu skaidru prātu, skaidru apsvēršanu, ja, izsvēršanu, spēju pieņemt lēmumus un spēju uzņemties atbildību par konkrēto situāciju, ja, un vispār par dzīvi kopumā. Jā, šis arī ir laiks, kad tu nebaidies runāt to, ko domā, tam, kam tici, tu nebaidies parādīt, kam tu tici, ja? Katrā ziņā tu uz to esi aicināti, jo tevī tas atbloķē tiešām milzīgu spēku, ja? Cik tad var pieklusēt visu laiku, ja? Un tu sev ievad tādā stāvoklī, ja? Ka tu beigās, labāk vispār neizpausties, bet tev septembris ir patiešām par tādu ritīgu izpaušanos. Jā. Tu pārēji, var teikt, no upurenerģijām uz uzvarētāju enerģijām, ja? Lūk, tev patiešām ar vārdu tu varēsi daudz ko panākt, ja? Tavam vārdam būs spēks.
tā kā izmanto savu vārdu, savu intelektu, savu intuīciju, ja? Un ej savās brīnišķīgajās transformācijās. Jo tev no upura, ja tu tādās enerģijās biji iekritus, tev jāpāriet tagad tiešām tādā spēka enerģijā, spēka uzvarētāja enerģijā. Ja? Jā, kas vēl? Ja tu gadījumā pie sevis kaut ko tur vēl apsver un domā turpināt izvairīties no kaut kādas situācijas, ja? Vai tomēr beidzot rīkoties, tu kā ar prātu tu saproti, ka ja tu rīkotos, tas būtu tikai tev nāk pa labu, bet tā kā tu vēl prātu, tad šis ir pilnīgi noteikti, ka tev aicina, tad pārstāj beidzot tur izvairīties, jā, pārstāj, laiks turpināt to savu izaugsmi, laiks tikt galā ar visiem saviem tur domu mākoņiem, izdzenāt tos mākoņus savās domās, jā, un esi gatava būtiskiem uzlabojumiem, izmaiņām, tā. Var sakot, te tā jauda, tas puisis tiešām rāda, kā tu spridzini, kā tu varētu spridzināt, jo, es runāju varētu teikt arī par enerģijām, ja kaut kā jau man viņas jāieliek vārdos, ja tu viņas izmantojas, tad tev būs ļoti labi. Tev notiks ļoti labi, jā. Kas vēl? Jauns sākums es teicu, jā. Jauns sākums vienmēr nozīmē, kad ir jābeidz tur domāt par kaut kādām pagātnes nepatikšanām un jābeidz arī savu prātu piebāzt ar raizēm par nākotni, ja? Tu dzīvo tagadnē un tāpēc tagadnē tā lielā jauda, priekš tā tev vajag uzticēties, ja? Un drosmīgi pieņemt lēmumus ar savu pašapziņu, ja? Un tā. Kas vēl? Jā, tās emocijas ir jaudīgas šajā mēnesī. Kaut kāda atbilde tev var, kur tu meklē, teiksim, varbūt tālumā liekas, tad cik 2 kārtas to norāda, tu tur kaut kur tālumā skaties, meklē, un izrādās viņi ir īstenībā, tas risinājums ir tepat tuvumā, izrādās, tepat viņš ir. 2 kārtas to rāda, ja? Tā kā paskaties drusciņi arī, kas tev apkārt notiek, ja? Jo tur var būt būtiska atbilde un atbalsts. Jā, bet vispār ir mēnesis par daudz pozitīviem rezultātiem un daudz labām lietām, ja? Tālūk. Jā, šādā mēnesī, kur tu skaidri nebaidies izpausties un teikt, ja, un runāt, tu arī nebaidies paskatīties skaidri acīs patiesībai, arī tas ir tev raksturīgi. Un, protams, uzticēties un uzticēties, ja. Kaut kas šajā mēnesī ir tāds, kas patiešām nemaz tik bieži tādas enerģijas nav, un tas ir jāizmanto. Šī tiešām tā iespēja, tā ir iespēja, kas, katreiz viņa nemaz tik bieži nav. Tā kā tā. Tas tiešām ļoti aizraujoši un ļoti, tā, ka paskaties visiem rokas un mati gaisā, ja. Bet, tādā vispozitīvākā ziņā, ja. Jā, kas tad vēl? Vēl, pat cik man te netīšām ar jums sanāca dublēt, jo es pēkšņi vairs nesapratu, par kuru jautājumu, kuru kārtas izvilku. Un es sapratu, ka es vienreiz jau piedzīvoju, ka tā nedrīkst, tad tur sanāk drusciņ kaut kā, tur var arī nesanākt, tad, ja. Vai tā mulsinoši sanāk, es vilku atkal, un man jums gandrīz ir, varētu teikt, pat 2, nodublēti, mani vairākas kārtas izvilks nekā citiem, nekā citās pozīcijās, ja. Tā,
tāpēc. Nu jā, vēl par šo te runājot, ja, ka tev pilnīgi noteikti šis mēnesis ir par to, ka tu izdeji uz to, ka tu esi ieciklējies, piemēram, uz kaut kādu, kad es jau nekas tāds neesmu, vai man jau nesanāks, nu, bet no šiem te stāvokļiem, ja, ne tikai, jo būtībā tās ir tās upura enerģijas, ja, tur, kur tu būtībā neļauj sev izslieties tādā pašapziņā un pašpārliecinātībā, bet ka tur visu laiku tu sev tā kā pilini kaut ko, ja, ka tev jau nesanāks un tev jau tur tā, nu, tagad ir patiešām no tā, kas tev liek arī dzīvot tādu mazu dzīvi, šis arī ļoti svarīgi, ja, tev septembris ir par lielu dzīvi, par lielas dzīves dzīvošanu, par lieliem mērķiem, par lielām uzdrīkstēšanām, ja? Ne pa kaut kādām tādiem sīkumiem kaut kādiem, ja? Tu tieši ej tu pēc savas zvaigznes, nesamierinies ar ko tur ceļā par kaut kādu, es nezinu, kas tur vēl var būt. Jā, tālūk. Tā. Jā, tā kā man pašai ļoti patīk, ļoti es jau teicu. Nākamais. Atvainojos, es saku, lai spēldēju. Jā, jūs esat tikai otrie, pie kuriem arī atnāca serceņģēls, un man tas ir tā, wow, jūs ziniet, wow. Otrie, es jau cik esmu norunājusi, ja, bet, jā, jums nu ir ticis, un tik ļoti pa tēmu vienmēr tas ir tā kā, wow, tā kā piedomājiet par Rafaelu, viņš ir atsaucies, viņš ir atnācis, es ticu eņģeļiem, es nevaru to izskaidrot, bet tā, ka tu iedomājies un vienkārši palūdz domās, jā, nu, Erceņģeli, Rafaelu, lūdzu man, jā, palīdzi, un es nezinu, bet mainās, tā ir, ja kāds to sauc par sagadīšanos, tā ir vispār interesanta sagadīšanās. Katru reizi viņa kaut kā tā iegadās. Jā, un Rafaels, tātad Rafaels tas ir tāds erceņģels, kas ienes dziedināšanu. Viņš citu ir ļoti labs, lai dziedinātu jebkādas tur brūces, jā, jā, viņš nāk ar mīlestību, līdzjūtību un ļauj visos līmeņos izdziedināties, jā. Un tev tāds spēks, tāda jauda tur pavarās, ka, nu, es pat nebrīnos, bet tu piedomā gan par to Rafaelu. Neatkarīgi, vai tu tici eņģeļiem vai nē, piedomā, un tu redzēsi, kāda brīnumi notiks, jā. Jā, un Rafaels nāk apņemt tevi ar savu mīlestību un es vienkārši skatos, kāds ir tas konkrētais šīs kārtas ziņojums. Šīs kārtas ziņojums ir jā, par to, ka tev tiek dziedēta, viņš nāk dziedēt tavu lausto sirdi, pat ja tev tāda ir, jā. Nu, viņš, atsakot, piedomā pa viņu, viņš ir gatavs tev palīdzēt. Jā, es vēl gan te pa attiecībām nesāku, bet viņš viena vēsts ir par attiecībām. Es gan nesaku, ka jums tur visiem tūlīt salūzīs sirds, jā, bet, nu, visticamāk, ka man neskatās 16 gadīgi, un jums jau ir kaut kādas sirds sāpes bijušas pareizi, un tā. Un viņš nāk, lai kaut kādu tādu ļoti skaistu vibrāciju tev sūtītu. Jā. Nu jā, un pirms es stāstu eņģeļa vēsti, ja, jo es vilku arī speciāli kārti, tas eņģeļa vēstījumi, ja, tad es vēl pastāstīšu par attiecībām pāris vārdus, ja. Nu, par attiecībām ir tā, izvilksim. Vēlreiz, jā. Tev lūdzu nesatraukties,
vienkārši atceries, pat ja tu to nesaprotai, par ko iet runa, jā, bet tev pasaka par jebkādiem kaut kādiem sarežģījumiem vai kaut ko, kas notiek attiecībās, un tev, jā, varbūt tev liekas, ka, nu jā, kaut kas nav tā, kā vajag, jā, un tad tur domā un satraucies, jā, tev saka, ka vajag pakāpties tā kā no malas un paskatīties situāciju, nu, ar to pašu skaidro aci, jā, un ieraudzīt to tomēr labo, kas tev ir dots, jā. Pat ja tev nav īsti šī situācijā, ko tu vēlies, bet tāpat saskatīt to labo, to, kas tev ir, to, kas tev tiek dots. Ja tu esi attiecībās, tad šis pat var būt aicinājums, ka tev jāparāda arī kaut kādas savas mīļumas pret otru, savas rūpes, jā. Un viņas vēlams izteikt vārdos, pat cik taviem vārdiem ļoti liels spēks septembrī, jo īpaši, jā. Un nevis tāpēc, lai kaut ko tur pļāpātu daudz un dikti, bet lai tu skaidri pateiktu kādu domu svarīgu, jā. Nu, to, ka tev tas cilvēks tomēr, tev viņš rūp, jā. Un, jā, vēl attiecībās te ir 2 varianti. Var būt ieteikums, nu, pat cik tev arī jāatkāpjas tas solis atpakaļ, lai paskatītos uz tam attiecībām, tev jāiepauzē, tas nenozīmē obligāti uzreiz šķiršanos, tas ir iekšēji sevī, tas var process tāds būt, un visi mēs viņus ik pa laikam izējam, ja mēs esam attiecībās, mēs iekšēji atkāpjamies, un tā kā iepauzējam sevi un pārvērtējam, padomājam, ja? Nu, vai arī tu tā kā esi aicināts pat uz kaut kādiem piedzīvojumiem jauniem, nu, ja tu neesi attiecībās, jā. Tad jā. Nē, nu, mākslīgi nekur tev nevajag nekādos piedzīvojumos mesties, ja, bet tā doma ir tāda, ka, lai tu esi gatava un atvērtu prātu, ja tu neesi, piemēram, attiecībās, ja, nu, ļaut ienākt tavā dzīvē kaut kam jaunam, un, protams, ka tā uzreiz ir tāda nezināma teritorija, kas vēl nav atklāta, un tā, bet tad arī pārāk, nu, un reizē arī, nu, aicinājums pārāk nesatraucies un neuztraucies. Jā, un tad tev vēl tāda ziņa, runājot par attiecībām, jā, ka tu esi, lai tu, varbūt arī drusiņi vajag vairāk to pašpārliecinātību, nu, tu esi brīnišķīga, tāda, kāda tu esi, jā. Un te ir 2 varianti tā atkal ir. Vai nu tu kaut ko tur esi sevi noniecinājis līdz šim, jā, un pārāk bijusi tāda pazemīga un kāda, jā. Nu, vai arī otrs variants, ka tieši otrā tu esi bijusi pārāk izvēlīga, jā, pārāk izvēlīga. Un, jā, nevajag būt ne pārāk izvēlīgam, jā, un ne pārāk sevi uzskatīt par pašsaprotamu, jā. Lūk. Nu jā, neesi pārāk kritiska. Un pret sevi, jā. Nu, varbūt arī starp citu pret otru, jā, ja te ir runa par izvēlību, jā. Kaut kas ir ar to saistīts, un tu pati labāk zināsi, par ko tieši, jā. Jā. Bet tas, ka tev ir jābūt vairāk pašpārliecinātāji, jā, vairāk tev ir sev jāuzticās, jā,
vairāk vispār jāuzticās pašam procesam, kā tas aiziet un notiek, ja, jo tu jau ne visu vari ne izdomāt, ne izplānot, ja. Tas gan tiesa, tas gan. Uzticies un paļaujies. Un nenoniecini sev pilnīgi noteikti. Un nešaubies par sevi, par savu skaistumu, par savu spēku, par saviem talantiem un spējām. Ja? Nē, šis mēnesis tev ir ļoti par to, ka tu izēj no savu nespēka. Starp citu, šī mēnesī tu arī var sākt veselīgāku dzīvesveidu. Vienmēr jau tas ir labi, bet šis tev arī iedot tādu jaudu, tev pavērtu, jo nepavēlti tev ir ļoti tāds spēks. Tā, 20 minūtes. Tā, un tagad, eņģeļu vēsts. To pastāstīšu. Viņa iet kopā vēl ar vienu vēsti, tāpēc pastāstīšu. Un tagad lieciet aiz auss. Ja. Jums jau tā mēnesis ir, es uzskatu, ka brīnišķīgi tā enerģija. Man ļoti patīk, ja. Un vēsts no eņģeļiem tāda, ka ja tev šī mēnesis, ja tev kaut kas neizdodas tā, kā tu biji iedomājies, tā, kā tu biji iecerējies, un tas var būt pilnīgi absolūti jebkaros jautājumos tur. Es nezinu, varbūt tu biji paredzējis, ka viņam ir tevi jābildina, vīrietim, vai varbūt tu biji paredzējis, ka tagad tev kaut kādas lietas pa karjeru, attiecībā uz karjeras jautājumiem, Labi, es drusciņi arī jokoju par to bildināšanu, bet katrā ziņā pa visās jomās, kaut kas, neizdodas tā, kā tu biji iedomājusies, tad zini, ka tas ir pilnīgi noteikti tāpēc, lai novirzītu tevi uz kaut ko daudz labāku. 2 kārtas par to runāja, pieminēja, ņem vērā. Tā vietā, lai tu varbūt pēkšņi kristu izmisumā vai pēkšņi gribētu sevi noniecināt, jo tāda tendence acīm redzot ir, es tev tagad par šo te stāstu, tad nē, tad atceries, ka tu šobrīd paļaujies, tu tiešām paļaujies uz to, ka viss notiek tā, kā vajag, uzticies pašam procesam. Ja tu neesi dabūjis to, ko vēlies, tur, es nezinu, tur darba kaut kāds vai projektu kaut kādu vai ko, tad tas ir tāpēc, ka tev piemeklēs vēlāk kaut ko vēl labāku, kas tev ļaus būt vēl labākā saskaņā ar tavu lielo mērķi. Un to tu sapratīs tikai vēlāk. Tā kā šo atceries, nekrīt sarūktinājumā, bet uzticies. Un var tiešām uzskatīt šo te kā tādu brīdinājumu, ka tu, ja pat tev uz vienu mirkli kaut kāda situācija liekas, ka nepaveicās, kā var tā nepaveikties, tu zini, ka tas tāpēc, ka tev pēc tam iedos kaut ko tādu, vēl labāku. Ja tu būtu paņēmusi un dabūjusi to, ko tu jau tur biji iecerējis, tas nebūtu galīgi ne tik forši un labi, kā tas, ko tev tur gatavo patiesībā. Tā kā nepieķeries uz to pie tā gaidāmā rezultāta tik ļoti, jo rezultāts būs vēl labāks. Tātad tu jau saproti, kad attiecīgi iespējams kaut kāds plāns būs, jāievieš tur korekcijas kaut kādas un kaut kas tur būs jāpārstrukturē, bet tas būs viss ar tādu dievišķu aizgādību. Principā tas arī ir viss. Tad man vēl viena kārts bija par to, ka viņi vienkārši turpina īstenībā to eņģeļu to ziņojumu un varbūt arī tā sajūta, ka
ka kaut kas stāv uz vietas, ne jau viss, tev ļoti laba enerģija, bet kaut kas stāv uz vietas, jā. Bet tas būtībā tev, tā ir ilūzija, jo nekas nestāv patiesībā uz vietas, viss notiek lēnām, bet stabili virzās. Un šī mēnesī tev ļoti vajag pacietību arī. Pacietību un uzticēšanos. Un, jā, un ja kaut kas gadījumā neveicās, jā, tad zini, ka šīs neveiksmes pirmkārt tev ir dot kaut kādu labu mācību, un otrkārt viņas īstenībā tev palīdz augt un paver vēl labākas iespējas. Jā, es vēl gribēju kaut ko pateikt, bet es vairs neatceros, bet labi, tā doma ir skaidra. Jau es viņu esmu nodublējusi, cik jau reizes, ja. Ļoti labi pavērsieni un galvenais apzinies, ka, jā, pats Rafaels arī tev pieslēdzies, tā kā viss būs brīnišķīgi. Aicinu uz savām grupām pa ziedojumu, sīkāk zemapziņas spēks.lv, tur arī man ir drīz būs, visu laiku saku drīz būs, tāpēc, ka tik ilgi jākārto visādas lietas un jā, tas ir neiedomājami, bet tādā pasaulē mēs dzīvojam un tas viss ir pareizi jā, bet tur būs izklājumi par mazām naudiņām ar vairākiem variantiem un atsauksmes ir ļoti labas. Jā, tā kā tā. Bet es jums novēlu brīnišķīgu septembri. Septembris jums ir milzīgi jaudīgs. Atā!